Sveicināti. Tāds ir parādīšu pielikt rakstiņu. Tā, kur viņš man ir šitas? Ok, turpinam ar rakstiņu pievienošanu. Tā, tas būs pie publikācijām blogā. Re, kur šeit mums daži ir. Zem biedriešu higienas pievienosim vēl vienu. Nu, viņi pagaidām tā, tur ar to kārtību pēc tam varēs pamainīt, lai pēdējie ir augšā. Tur es vēl neesmu ņēmies. Tā, ar savām pārulītēm pēc adreses šīs Androgs administratora ejam iekšā. Tur būs lodziņš. Nu, standarta loks, tur iet iekšā un tad atvērsies šits vadības loks. Visvieglākais, kā to visātrāk izdarīt, ir pie rakstiem visus rakstus un skatīties, kuri jau ir. Teku, piemēram, ir hipospādija. Un mums tur nekas būtībā neatšķirās. Mēs no tā paša varam taisīt nākošo. Ja mainās valodas rakstos, tad vienkārši mainot, vajadzēs tad mainīt kategoriju. Tagad visas iet blogā iekšā, bet blogs ir RU un LV. Blog būs angliski. Tas būs nākotnē, kad tās valodas visas būs, jo tagad tulkojuma nav. Es visu lieku vienā valodā iekšā, vienā sadaļā blogu. Piemēram, šis raktiņš ir. Viņi visi tāpatās vienā iet, tur tagad nav īpaši vērts dalīt. Pēc tam, kad būs, piemēram, visiem atsevišķi bloks latviski, krieviski, angliski, tad vajadzēs atzīmēt konkrētu kategoriju un konkrētu valodu rakstam. Piemēram, viens un tas pats raksts būs vairākās valodās, tad vajadzēs atzīmēt, kurai valodai un kura kategorija, jo pēc tam ir asociācija šeit ar konkrētu rakstu, kad tie tulkojumi būs. Tagad vienkārši ir kopija hipospādijai. Mums tā pati kategorija paliek, viss paliek tas pats, vienkārši pieliekam vēl vienu rakstu. Otrais ir, nav publicēts, te visu pārējo var dzēst ārā. Nākošais mums ir rakstiņš hidrocēle, ko mēs kopējam un rakstam visur iekšā, kur vajag. Publicēts pagaidām tā kategorija paliek tā pati. Viņus vajadzēs izmētāt, kad visiem būs, vai kad vispār būs tulkojumi. Tad ir šī bildīte, tā bildīte atrodas uz kompjutera šajā vietā. Tad bildītes ir uz servera vieta, kur visas bildes atrodas. Tas ir vai nu bildēs, nav tas bildēs, tas ir info. Vai rakstiem, tas ir rakstiem. Rakstiem. Tagad mums ir pavisam cits, un tad no kompjutera jāiesūta bildīti. Nospiežot šo zīmi, šeit var uzmest failu. Man viņš atrodas uz flash kartes tagad šobrīd, un hidrocēle jāizvēlās. Tas ir raksts, re, kur ir bildīte. Tā, kas tajā rakstā ir. Re, kur šitā bildīte. Viņu var caur save as saglabāt. Tā es viņu tur arī saglabāju. Tā, šito mēs kopējam uz serveri. Te es viņu izvēlos. Nav diezgan liela, bet neko nevar padarīt. Tā, pēc centra rekurs šits te izvietojums, lai bildīte stāvētu pa centru. Savādāk viņa būs no malā. Lielums tur tagad viņu varētu būtībā uz 300.
šķiet. Tā bildīta. Hidracēna, tā. Lūk, šitā. Tā, lūk, viņa stāvēs. Ļoti labi. Tā, viņš mums ir rīd nora šeit. Skaidrs, jāskatās, kas ir ievadiņā teksta failā. Šitas kopējās ievadam. Kā tas izskatās, re, kur maziņš ievadiņš. Uzspiežot uz rakstu. Uz virsrakstu aiziet uz visu rakstu. Tā, tad nokopēju sākumu, šito iezīmēju tālāk. Un nospiežot šo tekstu ikonu, šeit esmu Ctrl Paste, lai viņš neizmainītu šriftu, savādāk viņi izmaina šriftu. Virsraksts mazliet lielāks. Virsraksts būs šitas. Apakšvirsraksts. Un tālāk tekstu pievieno. Te vēl ir punkti. Nu, to visu kopējās. Līdz šejienai. Un šeit Ctrl Paste. Caur zīmīti šo. Paste. Un jāskatās, vai viss ir kārtībā. Vai kļūdas nav tajā tekstā kaut kur izskatā. Tā. Tad mēs skatīsimies to. Un tas izvietojums mainīsies, te vēl vajadzēs atzīmēt. Tā, ievietojam. Reku sastopamība vajadzīga tumšāk, tas mums te vēl tekstā ir akūta, hroniska. Tā. Un te viss ir vajag formatēt tekstu, savādāk viņš būs viss vienāds. Formāts tas ir tā kā Wordā. Iezīmē un atzīmē, ko gribās. Nu, pastiprināt vai ieliek burtus. Šeit slēgam arī. Komplikācijas. Jā, un tālāk. Tā, tas tā kā būtu atzīmēts. Tagad, kas ir saglabāt. Ja mums kļūdu nebija, tad mēs varam skatīties, kur viņš parādīsies. Pēdējais augšā tomēr parādās, nu ļoti labi. Kur viņš mums ir. Tā. Te aiziet tos rakstu. Tā nav iezīmējies. Formatēšanas nav.
Un tad vajag atsevišķi laikam formatēt, izvēloties stilu. Tā viss formatējās. Neder viss. Pēc lieluma. Cik liels. Un tāds ir uz 14 der. Tad tas viss atsevišķi, kuri nepieciešams, ir atsevišķi jāformatē uz izceltā teksta lielumu. Interesanti, kāpēc šis jau bija 3. 3 tad bija izmērs, 14 vienkārši. Kur bija? Atšķirība. Tur vēl vajag izskatīt. Tur vajag uzmanīgi skatīties, kā mainīt šrifta lielumu vai izvēlēties stilu. Jāskatās ir uz rezultātu, ko ataino šeit. Un te viņš pagaidām nemaina. Tur vēl nedaudz vajag eksperimentēt. Tā. Tas ir raksta ievietošana blogas lejā. Tā rakstus var atsevišķi, pārējie visi ir atbilstoši parakstam, pieņemsim, ir par mums. Tātad katrai valodai ir raksts par mums, kā baltās par mums partneri. Par mums. Un šeit var ielikt aprakstiņu vēl. Šitās ir bildes apakšā, kas ir šitās kustīgās. Viņas taisās atsevišķi citā sadaļā, bet te pieņemsim, šeit var likt informatīvo daļu klāt dažādu. Pieņemsim, ja mēs te ieliksim kaut kādu pēdējo rakstu, kas mums ir vai tik daudz, tad viņš atainosies tajā sadaļā uzreiz. Šeit ir latviskā. Pieņemsim, ja? Latviskā. Latvijā valoda. Ja vajag kaut ko pielikāt klāt, nosēvojam un uzreiz skatāmies, vai ir klāt. Reku parādās uzreiz teksts. Ja šeit vajag kaut ko pievienot. Šobrīd mums tas ir jāizdzēš. To nevajag. Tā, tas ir pagaidām. Laiks te beidzas jau.